ir reģistrēta Dubajā, viņas juridiskā adrese ir Dubajā. Viņa ir reģistrēta speciālā ekonomiskajā zonā, viņa saucās DMCC, kurā ir reģistrēta rūpnīca, kas tīra zeltu un ražo zelta lietus. Tātad kompānija strādā kā internetu veikals, pārdod investīciju zeltu. Investīciju zelts ir tīrs zelts, kurš speciāli tiek tīrīts, kuram ir praktiski tīra formula 999,9 ir zelta sastāvs. Ja mēs runājam par zeltu, tad īsti nevienam nav jautājumu, kas ir zelts. Zelts ir, principā, naudas ekvivalents, kuru izmanto, ja runa ir par investīciju zeltu, tad viņi izmanto kā rezervi, lai jebkurā brīdī, ja man ir vajadzība, es viņu varu pārdot. Kompānija strādā tātad šī te kompānija strādā ar mazajiem klientiem un piedāvā lietņus no 1 grama līdz 100 gramiem. Kompānija veido zelta metāla tirgotājs no Minhenes, kurš jau 7-8 gadus strādā ar lieliem klientiem. Tātad dibinātais šai kompānijai Minhenes metāla tirgotājs. Kāpēc reģistrēta Dubajā? Tāpēc, ka ir ļoti izdevīgi Dubajā, blakus rūpnīcai, patiešām no rūpnīcas tiek pirkts zelts, un Dubajā nav pievienotās vērtības nodoklis uz zelta pirkšanu, un Vācijā nav, Eiropā nav pievienotās vērtības uz zelta pirkšanu. Telefons, kas šeit ir redzams, šie dati ir redzami kompānijas mājaslapā. Tātad telefons, kas šeit ir redzams, tas ir starptautiskais klientu apkalpošanas centrs, jo klienti šobrīd ir no 200 valstīm jau kompānija. Tad praktiski tur ļoti daudzās valodās var saņemt informāciju, ja grib. Klienta apkalpošanas birojas atrodas Vācijā, Minhenē, turpat, kur mācas kompānija. Adrese ir cita, bet mācas kompānija atrodas Minhenē. Un kompānija sadarbojās ar zelta glabātāju Prorum, kurš specializējas tikai zelta glabāšanā. Viņš veido speciāls tāds celtnes, kas ir no speciāla betona un nodarbojas tikai ar zelta glabāšanu, dārgmetāla glabāšanu. Un kompānijai ir viens šāds safe Prorum glabātuve Minhenē, kur viņi glabā savu un klientu zeltu. Ja es veidoju šeit zelta uzkrājumu kompānijā, es viņu varu glabāt Minhenē kompānijas glabātuve un maksāt par to 0,1% no summas mēnesī. Produkts, ko piedāvā, ir šādi lietnīši. Šāds izskatās iepakojums. Viņš ir atbilstoši svara lietnīgs un iepakojums pats ir certifikāts. Tātad, ja viņš ir rūpnīcas iepakojumā, viņš ir vienlaicīgi arī certifikāts. Un šis te, teiksim, neprasa nekādu citu papildus certifikātu. Tātad, praktiski šis te, šādā te iepakojumā, viņš ir certificēts. Konkrēts rūpnīcas zeltlietas. Kompānija strādāja sākumā tikai ar Emirates Gold zelta lietņiem. Šobrīd, ja jūs iesiet mājaslapā, es vēlāk parādīšu, ir jau arī Austrijas un Šveices 2 firmu zelta lietņi. Tātad var izvēlēties klients, kādus viņš grib, ja viņš vēlas. Jebkurš klients var nopirkt jebkuru daudzumu zelta, maksājot to cenu. Cena katru dienu ir piesaistīta Londonas biržas kursam, un viņi mainās 2 reizes dienā. Kā mainās Londonas biržas kurs, tā mainās arī zelta cena M-Goldeksā. Cenas vienmēr ir 2. Viena ir, par ko klients var šodien nopirkt zelta lietni, un, ja es gribu viņu pārdot atpakaļ kompānijai, es varu to momentā izdarīt, un tad es maksāju, tad ir otra cena. Tas tāpatās, kā ja es gribētu mainīt lauku.